Labdien visi! Es vēlos jums paziņot, ka tikko esmu parakstījis rīkojumu, aicināt Ivaru Godmani sastādīt ministru kabinetu. Izvēles pamatojums, protams, ir atrodams pēdējā mēneša notikumos. Kā kurš kandidāts spēja komunicēt ar presi, kā kurš kandidāts spēja uzrakstīt šo te 100 dienu un varbūt arī ilgstošā termiņa programmas skici, un kā kurš kandidāts centās sev nodrošināt Saeimas atbalstu. Esmu uzstādījis skaidru uzdevumu 5 labējām partijām veidot valdību, tādā veidā paplašinot valdībā iesaisto loku. Varētu izvietot daudz politikā ministru kabinetu, jo partijas varētu deleģēt daudz augstvērtīgākus ministru kandidātus un arī veikt daudz atbildīgākus lēmumus, kas mums jāpieņem un labāk skaidrot tos sabiedrībai. Vai jūs atsauksiet viņa kandidatūru, ja viņš nespēs nodrošināt jaunā laika iesaisti? Viņam uzdevums ir dots, viņš ir apņēmies viņu izpildīt, termiņš nav noteikts, jo galvenais uzdevums ir kvalitatīva valdība. Vai jums ir pārliecība par kandidātu nevainojumu reputāciju un kāpēc jūs domājat, ka tieši viņš varēs atjaunot uzticību varai? Es domāju, ka 10 dienas ir pietiekami ilgs laiks, lai masu mēdīju viņa reputāciju varēja pārbaudīt. Vēl jautājumi? Mēs esam par tiesisku valsti. Paldies visiem! Paldies jums, lai jums visiem veicās! Viens no iemesliem varētu būt pieredze, jo laika gaitā tā ir izveidojies, kā es pazīstu praktiski, politiski pazīstu šāds, varētu teikt, gan partijas, cienījumās partijas, kas Saeimā ir ilgstoši arī partiju vadītājs. Un otra lieta ir, es nāku no tās partijas, kurai nav nospiedoši daudz skaits liels, līdz ar to tā politiskā loģika ir, ka mēs nevaram, es nenāku no partijas, kas var kaut kādā veidā politiski censties dominēt vai lielāku svaru, un tieši mūsu uzdevums ir, mēs neesam liela partija, bet pēc deputātu skaita. Tas papildus uzdevums, kā panākt to mehānismu darbību. Ja. Ne tik daudz pretendēt uz savu, teiksim, pat kādu lielu uzsvaru, bet kā panākt to, lai tā skaitā partijas arī ar lielāku pārstāvniecības skaitu varētu kopēji uzdevumu labā strādāt. Mēs atbildam tikai par sevi, par Zaļo zemnieku savienību. Mēs varam pateikt, jā, mēs esam gatavi strādāt 5 partijas sastāvā. Mēs esam gatavi strādāt Ivara Godmaņa kā premjerministra vadībā. Mēs piekrītam tiem principiem, ka nav nepieciešams palielināt speciāli šo ministriju skaitu. Mēs esam par to, ka šī ministra amatu kandidātos ir jāizvirza un pēc tam jāapstiprina profesionāli. Man un manas partijas skepse paliek par 5 partijas koalīcijas spēju labi strādāt. Galvenais jautājums ir, kas būtu šādas valdības galvenā politika. Vai šāda koalīcija, piemēram, pieņems antimafijas likumus tā, lai mēs lielo organizēto noziedzību varētu, vai prokuratūra varētu atklāt un reāli notiesāt. Vai partiju finansēšanas griestus atstās, kādi viņi ir, vai no likuma izsvītros jebkuru trešās personas vai trešās puses finansējumu jebkādai kampaņai priekšvēlēšanu laikā. Attiecībā uz Godmaņa kandidatūru mēs nesakām nē, noteikti. Mums arī ir valde, mums ir savu uzstādījumu. Mums ir ļoti svarīgi
lai runātu par 5 partijām, bet mums ir arī ļoti svarīgi, lai jaunā valdība būtu ar jaunām vēsmām, ar profesionāliem ministriem, ar tieši tādiem uzstādījumiem, lai mums pašiem nebūtu sev un citiem jāatbild uz jautājumu, kāpēc gan tad bija jāiziet Aigaram Kaulim. Neapšaubām, ka mūsu deputātiem un valdes locekļiem un partijas biedriem prātām interesēs tas, kādu piedāvājumu valdība būs nacionāla konservatīvās politikas jautājumos, kas mums ir ļoti būtiski. Tātad jautājumos, kas skar Latvijas satversmi un pilsonību, kur mēs noteikti esam pret eksperimentiem un nevajadzīgiem grozījumiem, par latviešu valodas pozīciju nostiprināšanu un par pietiekami stingru un apdomātu imigrācijas politiku, neatverot vārdus vaļā jebkādiem iebraucējiem, pret ko mēs katrs iepildīsim. Es domāju, tā būs nopietna saruna ar premjera amata kandidātu, jo mūsu frakcijas deputāti lem pietiekami patstāvīgi, viņiem būs savu jautājumu, būs savs viedoklis. Šodien sarunās valsts prezidents arī teica, ka Ivars Godmanis nav partijas izvirzītais kandidāts, bet gan prezidenta izvēlētais kandidāts. Es domāju, ka mēs respektēsim prezidenta viedokli, priekšlikumu. Es domāju, ka arī valdē būs nodrošināts viennozīmīgs un vienbalsīgs atbalsts Ivaram Godmanim nākamajā